25. janvārī norisinājās ikgadējais konkurss Miss un Misters Valmieras valsts ģimnāzija. Šis konkurss notiek jau 17. gadu pēc kārtas. Dalībnieki konkursu sāka ar vizītkartes prezentāciju, kurā iepazīstināja skatītājs un žūriju ar sevi un saviem hobijiem. Mēs visi ļoti labi zinām, mūsdienās tehnoloģijas ir spērušas lielu soli visādā attīstībā. Un es esmu Mārtiņa Ratnieka digitālā vizītkarte. Patīk smaidīt, jokot, īpaši sarkasms un ironija. Tie, kas man pazīst, tie man šķiet nespēja man iedomāties savādāku. Konkursa otrajā kārtā pretendenti skatītājus priecēja ar saviem talantiem. Children waiting for the day they're feeling. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Konkursa neiztrūkstošā daļa, kā jau katru gadu, bija valsis. Miss Valmieras valsts ģimnāzija 2013 ir Anete Briede. Misters Valmieras valsts ģimnāzija 2013 ir Toms. Sveicināti! Šodien tiekamies ar Valmieras valsts ģimnāzijas Miss un Misters dalībniekiem Tomu un Dāvi. Mūsu skatītājiem interesēja, kā jūs gatavojāties šim konkursam? Konkursam es gatavojos principā pēdējos 2 gadus ar dienā 3 stundu treniņiem, mēģinājumiem un tādām lietām. Dāvi? Nu, redziet, ja Toms pasaka, ka viņš 2 gadus jau trenējās, tad es gandrīz tikpat daudz, bet
beigās sanāca nevis 2 gadi, bet 2 dienas. Bet, ja nopietni, tad sāku apmēram 2 nedēļas pirms visa pasākuma gatavoties. Pirms tam jau, protams, bija idejas radušās, bet tā nopietni sāku pie tā visu piestrādāt apmēram 2 nedēļas pirms pasākuma. Kurš no 3 uzdevumiem jums likās visgrūtākais? Visgrūtākais uzdevums noteikti bija valses, tāpēc, kad es nemācēju valšu pamatsoli. Jā, tas bija grūti. Tā meitene, kas mācīja Elza Umuru, man sita par pareizajām kājām mietu, lai es varētu pareizi izpildīt šo soli. Jā, man būs jāpiekrīt arī Tomam, jā, kad valsts noteikti, kad bija tas pats grūtākais, un es domāju, ja jūs nointervētu vēl pārējos vīrus, zēnus, jauniešus, tad viņi noteikti, es domāju, varētu arī piekrist. Mēs arī pēc tam parunājām pēc visa pasākuma, kad visiem tas bija tā kā priekšnesums, no kuru viņas vairāk baidās. Par meitenēm, protams, nevar runāt, viņas ir padejoja kārtīgi. Dāvis nekad nebūtu iedomājusies, ka tu dziedi, tev tas ļoti skaisti izdevās. Kādēļ tu izdomāji tieši dziedāt šo dziesmu? Bija tā, kad, kā jau es teicu, 3 nedēļas iepriekš jau parādījās pirms pasākuma pirmās idejas, un braucu vienreiz mašīnā tieši uz Valmieru un skanēja dziesmu tieši tā Gary Jules Mad World, un es klausījos, un es tā iedomājos, kā tas būtu, ja es talantu priekšnesumā pamēģinātu nodziedāt. Es sazvanījos ar meiteni, kura man spēlēja klavieres, prasīju viņai, kā tas būtu, ja viņa varētu nospēlēt man. Tā mēs vienojāmies, viņa iemācījās klavierē nospēlēt to dziesmu. Es kādas pāris reizes izdziedāju, un jā, tā arī beigās sanāca. Kā ir mainījusies tava dzīve kopš esi Valmieras valsts ģimnāzijas misters? Dzīve ir mazliet mainījusies. Intervija, jā. Gan arī pa 90 grādiem, tāpēc, kad tagad, piemēram, man intervē autogrāfi un meitenes spiedzošs un visādi tādi pienākumi, ka man, piemēram, vienmēr jāatver durvis un jāsveicina skolotājs. Sekojiet Tomam Twitterī. Jā, un jūs, protams, varat sekot man Twitterī, Mafija 387, tur arī viss mūsu aktivitātes īstenības un arī manas aktivitātes. Paldies jums par sarunu. Priekšnesumus varat apskatīt YouTube līdz nākamajai reizei.